Sirsnīgs sveiciens, dārgie gaismotāji, gaišās kosmiskās apziņas būtnes. Sekojot impulsam, ko ieraudzīju un sajūtu jau šajā vasarā, kad ir tāds mirklis, kad apvienojas desmitiem tūkstošu gaismotāju vienā nodomā, vienā nolūkā. Jo patiesi šie pēdējie mēneši, šis gads ir bijis ļoti jaudīgs, šeit ar ļoti daudz pārmaiņām, ar turbulenci, ļoti liela svētība ienāca. Šīs te jaunās enerģijas, šie atjauninājumi, kur notiek ļoti, ļoti spēcīgi. Un ieraugot, kad tas viss saliekas un sazimējas, ir 23. septembris. Un to visā pasaulē arī sajūtuši, saredzējuši šo rezonanci, tikties kopējās meditācijās, lai šos salgriežus pavadītu iekšējā klusumā, mierā un atgrieztos savā spēkā, lai sagatavotos jaunajam cēlienam, rudens cēlienam. Esam uzņēmuši milzīgu porciju ar gaismu, gan kā saules gaismu, gan šo iekšējo gaismu, kur zemē notiek lielās pārmaiņas, vibrācijās un šajās gaismas porcijās. Un tad 23. septembris saulgrieži ir patiesi fantastiski svētki, iespēja sanākt. Un es zinu, ka ļoti, ļoti daudzi, arī tie, kas organizē, kam ir iespējas, aicina būt klātienē. Es sajūtu impulsu saaicināt lielā online meditācijā, tikties Zoomā, kopējā klusuma meditācijā, lai spēcinātu, stiprinātu šo saikni ar Dievu, šo klātesamību. Kad esam daudz gaismotāji ar savām unikālajām pieredzēm, ar savu unikālo starojumu, sajūt šo rezonanci, kopa būt, kopa radīt 23. septembrī, lai gaismotu, lai spēcinātu gaismu viens otrā un sajustu šo kopējo jaudu, ka mēs visā pasaulē esam ar vienotu uzdevumu nākuši šajā laikā gaismot un iet šo atmošanās periodu kopēji. Un arī pasaulē tādu zinām kā Joe Dispenza, meistars, kas arī aicina šajā dienā kopā būt. Un arī Latvijā zinu, ka Diāna Eriņa, gan Maija, kādi daudzi apvienojas šeit un tiekās. Un lūk, tā kā mans aicinājums ir sanākt 23. septembrī online Zoom platformā un tikties meditācijā 21:09 vakarā pēc Latvijas laika, lai būtu kopējā klusuma meditācijā un arvien vairāk gaismu, viens šeit uz zemes, harmonija, mīlestība, izvēlētos iespējami harmoniskāko, skaistāko scenāriju mums visiem šeit uz zemes. Pateicība Dievam.